Semināra sākumā es jums pastāstīšu uz galveniem jautājumiem, atbildēšu, kas tika uzdots šo pēdējo 2 nedēļu laikā. Un tad otrajā daļā arī mums pievienosies Ilmārs Rikmanis no Izglītības zinātnes ministrijas, un kurš arī jums vairāk informēs par tām aktualitātēm, kas tieši ir jādara valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā. Pirmkārt, tātad par spēkā esošiem regulējumiem. Tad, kā mēs zinām, 9. klases valsts pārbaudas darbi tiek organizēti atbilstoši ministrijas noteikumiem par pamatizglītības standartiem un attiecīgi tad šie 3 obligāti eksāmeni - latviešu valoda, svešu valoda, matemātika. Un 6. maijā tika pieņemti grozījumi ministrijas noteikumos par pamatizglītības standartu, kas nosaka, ka 4. valsts pārbaudas darbs, kas līdz šim bija starpdisciplinārais valsts pārbaudas darbs, no 26. gada 1. septembra, tātad būs valsts pārbaudas darbs dabas zinātņu mācību jomā. Šogad visi 9. klases skolēni vairāk vai mazāk piedalījās starpdisciplinārā pārbaudas darba veikšanā, demonstrēšanas darba veikšanā, kur attiecīgi ir savas zināšanas un prasmes pierādīja STEM mācību jomās un arī dizainā. Attiecīgi arī visu skolēnu eksāmeni notiek atbilstoši ministrijas noteikumiem 695. Tātad tas ir grafiks, kurā tiek norādīts, kurā dienās notiek eksāmeni, kurā dienās notiek gan rakstu daļa, kurās motivāta daļa, kā arī kurās dienās notiek eksāmeni papildu termiņa laikā tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši ierasties uz pamata termiņu. Par starpdisciplināro pārbaudas darbu šodien tikai informācija jums tik daudz, ka valsts pārbaudas informācijas sistēmā rezultāti jāaugšu plādē līdz 12. maijam. Un, attiecīgi, kā to darīt, ja tas vēl nav izdarīts, šo pamācību var atrast Valsts izglītības attīstības aģentūras lietotāju atbalsta dienesta mājaslapā. Un, attiecīgi, bez problēmām arī var droši zvanīt mūsu kolēģiem un, ja neizdodas, tad pievienot šos te rezultātus klāt. Jebkurā gadījumā divsvēršā darba rezultāti neietekmē 9. klases beigu posmu, proti, ja skolēns arī nav piedalījies šajā darbā, tātad viņam arī drīkst izsniegt apliecību. Ja, un šis vērtējums arī nekur nav jāraksta vienā normatīvā dokumentā, izņemot jūs paziņot vecākiem šo informāciju, e-klasē paziņot šo informāciju, ja, bet sekmju izrakstā nav jāraksta atzīme par piedalīšanos divsvēršajā darbā. Kas attiecas par slieksni? Tātad, ja arī 6. maijā tika grozīti ministrijas noteikumi, un arī šajā mācību gadā tiek saglabāts 10% slieksnis, tātad certifikātus mēs izsniedzām visiem skolēniem, kuri ir eksāmeni ieguvuši vismaz 10%. Un no nākamā mācību gada, 25. un 26. mācību gada, tad tie būs 15%, un esam devuši solījumu, ka šie procenti vairāk netiek mainīti, tad tas būs jāsasniedz. Un droši vien arī esat dzirdējuši presē, kāpēc tas tiek darīts. Pamatā, ja, ka joprojām mums pašiem kā pieaugušiem, kā skolotājiem, skolas administrācijai un arī ministrijai ir vēl pietiekami daudz liela mājas darba, kas ir jāveic, lai mēs nepieļautu, ka skolēni neiegūst šos 10% eksāmenā. Tātad tas ir papildus darbs ar šiem skolēniem, konsultācijas, individuālais atbalsts, kas nepieciešams, protams, jebkuram skolotājam piekritīšu, ja, ka matemātiku nevar iemācīties vai latviešu valodu vai angļu valodu vienā mācību gadā, tas ir ilglaicīgs posms, ja, un līdz ar to jau sākam pievērst uzmanību jau no 1. klases un skatāmies, kurā brīdī skolēns sāk vairs nesakot līdzi mācību procesam. Un tad noteikti ir jāpieslēdz ne tikai skolas atbalsta personāls, bet arī skolānu vecāki vai arī sociālais dienests. Tātad, jebkurā gadījumā arī šī vairākie projekti, kas ir uzsākti, kā metodiskā palīdzība, vienotā skola, kas arī tūlīt beidzas jau, arī te ir vēl daudz darāmā. Tātad pievēršam uzmanību, tātad, lai visi skolēni iegūtu vismaz šos 15% nākamajā mācību gadā. Un tātad neviens skolēns laikam nav pelnījis nonākt līdz 9. klasē un nenokārtot pēc tam eksāmenu.
Ņemot vērā šos grozījumus, atgādinu, ka tie skolēniem, tiem skolēniem, kuriem jau ir certifikāti izsniegti iepriekšējā mācību gadā, tad viņiem eksāmeni šogad nav jāpārliek. Protams, ja skolēns vēlas iegūt augstāku rezultātu, viņš to var darīt. Un arī nelielākam semināram bija jautājums, ja skolēns pārkārtojot, cerot iegūt augstāku vērtējumu, tomēr neiegūst šos 10%, ja? Bet ja pagājušajā gadā ir bijis 10%, tad viens certifikāts viņam ir, un tas ir derīgs, lai varētu pabeigt šogad 9. klasi. Un, jebkurā gadījumā, lūdzu, skolas administrācijas pārstāvi, kuri seko līdzi skolēnu dalībai eksāmenos, vēl vienreiz šodien, rīt pārbaudiet, vai visi skolēni, kuriem ir jākārto eksāmeni, ir reģistrēti valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā. Lūdzu, pārbaudiet, lai neiznāk tā, ka mūsu eksāmena rītā ir zvani, ka mums joprojām kāds skolēns nav pieteikts pārbaudījumam. Ja? Tātad līdz 10. maijam tas ir iespējams. Un, ja paši jūs nevarat veikt šos izmaiņas sarakstā, tad attiecīgi ir sazināties ar mūsu LAD, lietot atbalsta dienestu, un viņi jums palīdzēs šos skolēnus reģistrēt. Ja, tātad, jebkurā gadījumā, tas vēl ir izdarāms līdz 10. maijam. Par vidusskolu runājot, šeit nekādas izmaiņas dokumentos nav. Tātad pamat vidusskolas standarts, 16 noteikumi, un tātad latviešu valoda, matemātika, angļu, svešu valoda obligāti optimāla līmeņa eksāmeni vismaz vai augstākā līmeņa eksāmeni, un obligāti jābūt nokārtotiem 2 augstākā līmeņa eksāmeniem. Šajā mācību gadā klāt ir šī prasība, ka apliecību, atestātu par vidu izglītību drīkst izsniegt tikai tādā gadījumā, ja skolēns arī kārtojas ir dabas zinībās šo te monitoringu darbu vai augstākā līmeņa eksāmenu. Tātad 21,4 punkts attiecās uz visiem šī gada beidzējiem. Ja skolēns pagājušajā mācību gadā kaut kādu iemeslu dēļ nepabeidza skolu, nebija nokārtots kāds eksāmens, ja, un šogad plāno pabeigt skolu, tad attiecīgi arī viņam obligāti ir jābūt nokārtotām šiem monitoringa darbam vai šajos mācību priekšmetos augstākā līmeņa eksāmenam. Tad arī tas vēl jums ir jāpārbauda, un ja nav pārliecības, vai iepriekšējā mācību gadā ir piedalījies šajā pārbaudas darbā, arī tad sazināties ar lietotāju atbalsta dienestu. Vidusskolēniem tātad ir šogad, pirmo gadu, ir jāsasniedz 20% slieksnis. Ja skolēns kādu eksāmenu ir kārtojis pagājušajā mācību gadā, tur ir bijušie 15%, 10%, ja, tad šie certifikāti ir derīgi. Viņiem šo certifikātu neviens neatņem, bet, lai šogad iegūtu certifikātu, obligāti ir jāsasniedz 20% slieksnis. Un lūgums papētīt tomēr eksāmenu programmas, iepriekšējā gada eksāmenu saturu, ja, lai mēs arī skolēnus mudinātu tomēr darbus pildīt, piedalīties šajos darbos godprātīgi, ja, jo bieži vien mēs arī jau vērtējot darbus pamanām, ka šie procenti pietrūkst viena iemesla dēļ, ka skolēns nav kārtīgi izlasījis eksāmenu uzdevumu nosacījumus, nav kaut ko izpildījis līdz galam, sācis pildīt, ja, nav ievērot apjomi, ja, kas faktiski neliecina par to, ka nav zināšanu, bet drīzāk, ka bijis neuzmanība eksāmena laikā. Tā kā vēlreiz aicinām. Un jau šodien arī bija zvans no skolas, ka skolēni, 9. klases skolēni ļoti viegliprātīgi izturējušies pēc eksāmenu, jo monitoros tradicionālajā darbā ir jau bijis tik vienkārši, tur viss var izdarīt, var izmantot telefonu, varēs izmantot, sarunāties kopā, sēdēt, ja. Nu, arī 9. klases skolēns piekodināt, ja, par prasībām, kas ir jāievēro eksāmena laikā. Un pirmais tomēr ir šo te darbu izpildīt godprātīgi. Monitoringa darbi mums ir noritējuši. Šobrīd mēs esam saņemam pēdējos darbus, kas tika pildīti 7. maijā. Paldies skolām. Esam jau saskarušies ar pirmajām problēmām, proti ar skolēnu dalības reģistrāciju. Skolēns nav piedalījies, bet atzīmēs, ka ir piedalījies un otrādi. Tā kā arī te esam uzmanīgi ar dalības reģistrāciju, jo tas ir viens no
faktoriem, kāpēc arī mēs nevaram izsniegt certifikātus ātrāk, kamēr mums nav pārliecības, kurš tad no skolēniem ir piedalījies pārbaudījumā. Un monitoringa darbi ir jau daļai novērtēti. Šobrīd jūs sistēmā varat redzēt savu skolēnu rezultātus pirmajā daļā, koppunktus. Ja? Tagad notiek otrās daļas vērtēšana, pārvērtēšana un papildtermiņa darbu vērtēšana. Un tad esam apņēmušies, ka līdz 23. maijam mēs jūsu izglītības iestādes informāsim par skolēnu rezultātiem monitoringa darbā. Atbrīvošana no valsts pārbaudas darbiem. Tātad, lai atbrīvotu skolēnu no valsts pārbaudas darbiem, mums ir jāievēro 2 datumi. 1. marts līdz 1. martam un pēc 1. marta. Tad visi tie, kas ir atbrīvoti līdz 1. martam, tātad tie ir atbrīvoti no valsts pārbaudas darbiem un pārbaudas darbos nepiedalās. Nevienā no pārbaudas darbiem nepiedalās, ja nav bijis kāds cits atsauce šajā atbrīvojumā. Savukārt tie skolēni, kuri šobrīd kārto atbrīvojumus, tad tas nozīmē, ka viņi atrodas ārstējošā ārsta uzraudzībā, ārstējas stacionārā vai arī ambulatorā ārstējas, bet tas nozīmē, ka viņi neapmeklē izglītības iestādi, bet gan ārstējas. Ja, līdz ar to šie atbrīvojumi ir pamatoti, un viņi attiecīgi nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, jo ir jāuzlabo veselība. Un attiecīgi gada vērtējums izliekam no tā vērtējuma, kas ir šobrīd iespējams, un attiecīgi tad arī eksāmenos nepiedalās. Līdz būtu noteikti jāpasako, vai ārsts ir atbrīvojis uz nedēļu, uz 2 nedēļām, vai līdz mācību gada beigām, vai arī līdz pēdējiem eksāmenam. Tā skaitā arī papildu termiņa eksāmenam. Valsts pamatnīfācijas sistēmā atbrīvojums jūs varēsiet izdarīt arī eksāmena norises laikā. Tas obligāti nav uzreiz tas jāizdara, ja, bet arī to varēsiet izdarīt. Bet, jebkurā gadījumā, sistēmā noteikti jāraksta visi skolēni, kuri bijuši atbrīvoti no valsts pārbaudas darbiem. Atbalsta pasākumi. Šis ir visbiežākais jautājums, uz kuros esmu atbildējis pēdējā mēneša laikā. Un reizēm rodas sajūta, ka tikai tagad vecāki īpaši sāk interesēties par atbalsta pasākumiem tieši pirms pašiem eksāmeniem. Atgādinu, ka atbalsta pasākumus vajadzēja pieteikt līdz 1. martam, un atbalsta pasākumus var piemērot tikai tādus, kādi ir piemēroti mācību procesa laikā. Nevar būt tā, ka mēs tagad atbalsta pasākumus tagad sākam piemērot, jo ir jautājumi, kas ir atgādnes, ja? Ir jautājumi, kā to var izdarīt, ir jautājumi, ko vēl var darīt, kā vēl varam palīdzēt, ja? Ir daudz dažādu jautājumu, bet jebkurā gadījumā tātad, ja šis atbalsta pasākums ir piemērots mācību procesa laikā, tad faktiski skolām nevajadzētu būt vairs jautājumu. Biežākais jautājums ir par atgādnēm, jebkurā gadījumā atgādnes ir skolotājiem ar skolēnu kopā veidots metodisks materiāls, kas skolēnam palīdz uztvert vielu, temats dažādas, bet tās ir definīcijas, tās ir formulas, bet spriežot pēc tā, ko mums stāsta, tad ir tāda reizēm sajūta, ka daži labi skolēni nāks ar biblioteku uz eksāmenu. Ja. Tātad jautājums ir, ko skolēns eksāmenā darīs, pildīs darbus vai šo te biblioteku studēs. Jebkurā gadījumā atgādnes ir tomēr arī mums ir informācijas mājaslapā par atgādnēm, ir viegli pārskatāma informācija, viegli uztverama informācija, un arī tādas atgādnes arī skolēns ļoti labi orientējas, ja, kur kas atrodas, kā tas viņam var palīdzēt. Par visiem šiem atbalsta pasākumiem ir jāinformē mūs. Informēšana notiek valsts pamatnīfācijas sistēmā. Un, kas saka, saldēdienu atstāsim uz beigām, ja, kur kolēģis arī parādīs, kāds atbalsta pasākums ir skolas piemērojuši kādos valsts pārbaudas darbos. Un viens no atbalsta pasākumiem ir atbrīvojums no mutvārdu vai klausīšanās daļas valodu eksāmenos. Tas savukārt nozīmē, ka skolēnām ir šis atzinums, ka ir nepieciešams atbrīvojums no šīs daļas, un eksāmena rezultāts tiek rēķināts, ņemot vērā tikai tās daļas, kurās skolēns ir piedalījies. Un, attiecīgi, šī nepiedalīšanās šajā daļā neietekmē rezultātu.
Uh, Šobrīd mēs esam šodien apkopojuši visus atbalsta pasākumus. Un, attiecīgi, tātad par laika pagarinājumiem ir mūsu norises izveidotas, un šīs brīvajās norisēs, brīvajās vietās izglītības iestāde aprēķina, cik laika, cikos skolēniem sāksies otrā daļa vai starpbrīži, kuros būs. Ja, to var izdarīt šajos te darbības laikos, kas ir norādīts mūsu jau pamatlaikos, pievienot klāt arī šos te spēc pagarinājumus. Lielā druka tiks nodrošināta. Ceru, ka visi pieteikušies, mēs esam visi atzīmējuši, sapratuši, kam tiks lielā druka. Ja, ja nu gadījumā kāda skola nav saņēmusi lielo druku, ja, tad informē mūs, kad druka nav saņemta, ja, un arī mēs aicināsim šo te materiālu pavairot no A4 formātu uz A3 formātu. Datorraksts. Biežākais jautājums ir par datorrakstu, kā tas notiek eksāmenā. Mūsu pārbaudāmu norises laiku pielikumā ir aprakstīta informācija, kā tas notiek. Šodien tikai pateikšu tas, ka skolēns saņems papīra formātā eksāmena materiālu, un, attiecīgi, datorā viņš veiks to, ko varēs izpildīt, proti, ierakstīs atbildes. Ja? Tas nav tiešais eksāmens, tas ir atbilžu ierakstīšana datorā. Datorā nedrīkst būt teksta redaktors, un tāpēc mēs iesakām izmantot Notepad programmu. Un pie reizes arī, protams, darba vadītājiem jāsako līdzi, lai skolēns, veicot darbu datorā, neapmeklētu kādu citu saiti, nemeklētu citu palīdzību. Un tad, kad skolēns ir veicis attiecīgo daļu, tad tie pašā telpā no datora tiek izprintēts ārā skolēna atbildes. Ir skolēns parakstās, darba vadītājs, novērotais parakstās, un kopā ar mūsu nosūtīto darba lapu skolēns darba ielieto aploksnē un nosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru. Atbalsta pasākumu Ukraiņas civiliedzīvotājiem. Tātad šobrīd mums ir būtībā faktiski tādi divi atbalsta pasākumi. Pirmais ir matemātika. Skolēnis, Ukraiņas civiliedzīvotājs skolēnis saņems tāpat, kā visi pārējie skolēni, eksāmenu materiālu latviešu valodā. Arī Ukraiņas civiliedzīvotājs pildīs darbu latviešu valodā, taču viņiem kā atbalsta pasākums būs šī te uzdevumu lapa, kura būs iztulkota ukraiņu valodā. Un tur būs tikai tekstu tulkojumi. Ja. Tajā lapā skolēns labāk gan varēs mēģināt veikt kaut kādus mēlrakstus, bet visu darbību, visa vērtēšana būs tikai no atbilžu lapām, kas ir latviešu valodā un izpildīta latviešu valodā. Latviešu valodas eksāmenās skolēniem var piedāvāt laika pagarinājumu, un svešvalodu eksāmenos tad faktiski atbalsta pasākumi nav paredzēti, tie visi ir vienādi. Ja nu gadījumā nav kāds īpašs atbalsta pasākums, kas ir lielā druka vai laika pagarinājums, kad ir mācību traucējumi vai kāds citi, bet tieši Ukraiņu bērniem tāds speciāls šeit atbalsta pasākums nav paredzēts. Un, ja nepieciešams pārējos eksāmenos, drīkst izmantot elektroniskās vārnīcas, un tās ir vārnīcas, kas ir datoros pieejamas. Ja? Kā zinām, telefona eksāmena laikā nav skolēniem pieejami, izmanto tikai šīs vārnīcas, un atkal eksāmena vadītājs, novērotājs seko līdzi, lai tikai būtu atvērta vārnīca un nekas vairāk. Tiešsaistes darbi. Tiešsaistes darbi mums ir zināmi. Mēs sākam jau 14. maijā ar ķīmijas eksāmena pirmo daļu, tālāk kultūra, māksla, bioloģija, fizika, ģeogrāfija, programmēšana, ja, un tad šajās te ķīmija, bioloģija, fizikā pirmā daļa ir tiešsaistē. Šeit arī būs vēl vēlāk informācija par tiešais eksāmeniem, ja, tad esam ļoti uzmanīgi nodrošināt šo te iespēju skolēniem darbus pildīt tiešsaistē, un no skolas puses primāri tomēr ir nodrošināt šo drošo datoru un, attiecīgi, arī pārliecināties, vai tiešām tajās telpās, kur skolēni pildīs, vai visiem būs nodrošināts internets. Jo monitoringa darba laikā mēs saskaramies ar problēmu, ja, ka pēkšņi skola atklāta, ka nav interneta, nevar nodrošināt internetu. Ja, bet tas ir šobrīd vēl ir pēdējais iespējas to visu pārbaudīt. Ja, un arī mums bija izmēģinājuma eksāmeni, to visu varēja tajā brīdī pārbaudīt. Tātad tiešsaistē notiek šī eksāmena vietnē, kā tas ir norādīts norisēs.
Datori ir sagatavoti, ja, un tad es ceru, ka skolas IT speciālisti ir gatavi, kā nodrošināt drošo datoru, drošu pie internetu. Un kas ir vēl svarīgāks, ir, ka noteikti īpaši, kas attiecās uz tiešais eksāmeniem, lūdzu, ievērojam instrukciju. Mūsu skolēni ir sadalīti pa telpām. Katrai telpai ir viens norises vadītājs. Ja nav norises vadītāja, ja, tad skolēni netiek klāt eksāmenam. Vēlreiz, tiešais pārbaudas darbiem, tāpat arī pāriem eksāmeniem ir, un arī bioloģijas, fizikas, ķīmijas eksāmenos pirmajai daļai ir tiešais vadītājs, kurš tālāk var darboties ar kodu iegūšanu un skolēniem arī nodošanu šo te uzsākšanas, kodu paroles uzsākšanas. Ja? Tā kā jebkurā gadījumā to ievērojot, ja, monitoringa darba laikā mēs ar problēmām īpaši nesaskārāmies. Līdzekļu atbalsta dienas atbildēja uz vairākiem jautājumiem, bet galvenā problēma ir tā, ka nav norādīts valsts pamatinformācijas sistēmā darba norises vadītājs. Par ko atbildīgs iestādes vadītājs? Ja, tā tad arī valsts pārbaudījuma darbības norises laikos pielikumā ir tāda apliecinājuma lapa, kurā visi eksāmena norisē iesaistīties skolotāji, administrācijas cilvēki parakstās, ka viņi ir iepazinušies ar eksāmena norises darbības laikiem, ka viņi iepazinušies ar valsts pārbaudas darba norises kārtību, šajā gadījumā cenas eksāmena norises kārtību 398 noteikumiem, ja, un ka to visu arī ievēros. Iestādes vadītājs vai nu pats, vai nodrošina. Tātad pirmkārt jau šo eksāmenu vadītāju motivācijas institūta atzīmēšana valsts pārbaudas sistēmā. Noteikti, ja. Par instruēšanu, ka šie cilvēki arī zina, kas viņiem ir jādara eksāmena laikā, un tā skaitā arī par atbildību, ja, ka viņi ir atbildīgi par visām darbībām šajā telpā. Gan par savu darbību, gan arī par skolēnu darbību. Par atbildību atbalsta pasākumu ierakstīšanu valsts pārbaudas sistēmā. Šobrīd tas viss sakārtots ir, ja. Materiāls saņemšana no izglītības pārvaldes. Tātad esat saņemuši vēstulīti, ja, un tad šogad mums šo materiālu nogāda izglītības pārvaldēm ir nedaudz vēlāk nekā iepriekšējos mācību gados bijis. Un šodien vēl arī pārunā Latvijas pastu, ja, Latvijas pastu, diemžēl, 7 uzreiz nevarēs piegādāt šos te darbus, bet viņi sola ne vēlāk kā 7:30, kad notiek šie darbi, jau būs Rīgas izglītības pārvaldēs skolās norādītajās, ja. Un, ja kurā gadījumā arī joprojām pasts jūs informē par tuvošanos, kā tiek ir klāt izglītības pārvaldē. Iestādes vadītājs attiecīgi arī ir atbildīgs par telpu un datoru sagatavošanu, par eksāmenu nodošanu eksāmenu vadītājiem. Ja vienā dienā notiek 2 eksāmeni, ja, tad es iesaku arī iestādes vadītājiem sadalīt pienākumus, ja, ka katru eksāmenu procesu vada savs cilvēks. Tas ir nepieciešams, ja ir liela skola. Par darbu saņemšanu no eksāmenu vadītājiem arī esat atbildīgi. Ja, un te vislielāku uzmanību pievērst tam, ka jūs esat pārliecināti, ka esat saņēmuši visus darbus. Instruēt vēlreiz darba vadītājus, ka nedrīkst sajaukt atbilžu lapas ar tekstu lapām, melnrakstu lapām, uzmetumu lapām, vēl visām lapām, kādas mums ir no reģistra lapām, ja? Lai eksāmena vadītājs tomēr sakārto šo darbus eksāmena telpā pienācīgi un ir pārliecināti par to, ko viņi ir izdarījuši. Ja? Un tāpēc arī lūgums ir eksāmena telpā nodrošināt tik vadītājs, lai to var kolektīvi izdarīt. Ja? Diez vai var būt viens vadītājs uz 60 skolēniem. Tas nav iespējams vienkārši fiziski izdarīt. Ja? Tāpēc arī par to padomāt, cik darba vadītājiem ir vajadzīgi eksāmena telpā. Darba iestādes vadītājs atbildīgs arī par skolēnu pieteikšanu papildu termiņam. Tātad tie skolēni, kuri attaisnojuši iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu, un to jūs uzzināt tikai tajā brīdī precīzi, ka viņš tiešām nav ieradies. Te, kad ir darba vadītāji atzīmējuši dalību eksāmenā, un jūs, iestādes vadītājs vai jūs nodrošināts persona ir pārbaudījis, ka viss reģistrācija ir veikta, tikai tad pievienojot klāt šo te skolēns atzīmēs, ka nav piedalījies pārbaudījumā un pievienot klāt viņu papildu termiņa norisei.
Un, lai pievienotu papildu termiņu norisei, jums noteikti no skolēna ir jāsaņem apliecinājums, ka šis iemesls, kāpēc nav ieradies uz valsts pārbaudas darbu, ir attaisnojams. Un tā visbiežāk tad ir kāda izziņa no kādas valsts iestādes, ja? Jeb arī no ārstējošā ārsta. Šajā mācību gadā jaunums ir tas, ka pēc eksāmena, kad es dalību eksāmenā atzīmē eksāmena vadītājs eksāmena telpā, un tad telpā ir dators, un datorā tiek veikta tikai vienīgā funkcija, kas ir nepieciešama, lai izdarītu valsts pamatnformācijas sistēmā, proti tikai darbības reģistrēšanai. Un pēc tam, kad visi darbi nodot iestādes vadītājiem, iestādes vadītājs pārliecinās, ka visās telpās ir reģistrēta dalība, izdrukā šo te dalības protokolu, kas ir QR kodu formātā, redzēsiet vēlāk parādīšu, un pievieno eksāmeniem. Lielākā problēma iepriekšējā mācību gadā tā bija, ka nebija saulēcīgi atzīmēta dalība. Jāatzīst, diemžēl dažas skolās mēs reģistrējam jau krietni pēc vērtēšanas. Un šajā mācību gadā jaunums ir tas, ka pārbaudas darbus jūs nogādājat Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgas izglītības iestādes tos nesīs vai nu uz Kara muzeju vai uz Izglītības zinātnes ministrijas ēku, Vaņielā 2, vai pārējās izglītības iestādes tos nodos Latvijas pasta pakomātos. Un arī būs vēlāk informācija par pakomātiem, bet jebkurā gadījumā tikai pakomātos, ja? Latvijas pasta nodaļās jums darbus nepieņems. Ja? Tas viņam nav paredzēts to darīt, un līdz ar to darbi jādod tikai pakomātos un tajā pašā dienā, kad notiek eksāmens. Šeit tikai paraudziņš ir, kā šis te veidlapa izskatās, kur izdrukā iestādes vadītājs, kur ir atzīmēta eksāmena dalība skolēnu. Un šis sarakstīns ir viens par visām skolām kopā. Ceru, ka ir sakārtots, ja, kad arī tās skolas, kuras ir apvienoti eksāmeni, varēs izdrukāt par visām skolām šo veidlapu, arī par citu skolu iestādēm, kas ir piedalījušies šeit apvienotajā norisē. Pierreiz gribu pateikt, ka tiešsaistes eksāmeniem nav jāveic atsevišķa dalības reģistrācija šajā dokumentā, un bioloģijas, ķīmijas, fizikas eksāmenā arī nav jāveic pirmā daļas dalības reģistrācija, jo tas notiek automātiski. Ja? Tātad vadītājiem būs jāatzīmē tikai otrās un trešās daļas dalība, kas notiek papīra formātā. Un šo te dokumentu pievienot klāt, un faktiski šis ir dokuments, kuram mēs sakojam līdzi, saprotam, ir vai nav skolēns piedalījies eksāmenu norisē. Tātad šis mums būs šis galvenais dokuments. Valsts pamatnformācijas sistēmas lietotāja pienākums. Ja? Tātad jums ir galvenais ir izgūt skolēnu kodus, ja? Izgūt materiālus, kas ir pārbaudas norises laikos norādīts, jo mums ir 31 pārbaudījums šajā mācību gadā, un attiecīgi katrā pārbaudījumā ir sava instrukcija, savi laiki, kad ir kāda materiāla jāiegūst. Ja? Kas ir valoda eksāmenos, kad ir jāiegūst rakstīšana daļas temati, kad ir jāiegūst mutvārdu daļas temati, ja? Vai vēl kāds citi materiāli, kas ir jāiegūst, tad vēlreiz pārlasām norises, paskatāmies, kurā brīdī cikos, ko iegūst no pārbaudījuma sistēmas. Un arī tad ir šie te dalības sarakstu arī vai iestādes vadītājs vai informācijas sistēmas lietotājs to var izdarīt. Un attiecīgi šis saraksts mums ir pārliecinājums par to, ka visi skolēni ir reģistrēti valsts pārbaudījumā. Eksāmena vadītāju pienākumi. Tā tad ir pirmkārt ir saņemt no iestādes vadītāju materiālus un skolēnu kodus. Un, protams, pierreiz arī ir atbildīgs par šī materiāla informācijas satura nenodošanu trešajām personām, pirms laika arī skolēniem. Tāpat ir visiem skolēniem jāpārbauda personāla apliecinošie dokumenti, un tie var būt vai nu pase vai ID karte. Nu, ja kādā gadījumā kādam no šiem skolēniem nav šie dokumenti, ja, tad tā var būt arī skolēna apliecība, bet noteikti tur jābūt kopā ar fotogrāfiju.
Un arī tas, ka novērotājs arī var pārbaudīt šos dokumentus un pārliecināt, ka tiešām ir ienācis telpā īstais skolēns. Jāatgādina, iepriekšējā mācību gadā mums bija gadījums, ka telpā ieradās cits skolēns, nevis tas, kuram bija jābūt. Tā kā šādos gadījumos skolēns netiek tālāk pielaists pie eksāmena veikšanas un arī nepilda šo te eksāmenu. Līdz ar to arī nebeidz skolu. Eksāmena sākumā jūs iepazīstat ar eksāmena norises laikiem, tātad ar izpildes laiku, ar materiālus, cik daudz kas būs jāizpild kurā brīdī, un attiecīgi arī ir kārtību, ja kā darbi ir jānodod. Sākoties eksāmenam, katrai daļai, tātad jūs dodat uzdevumu, kas ir jādara skolēniem, un uzsākot daļu valsts pārinformācijas sistēmā atzīmē katra skolēna dalību šajā te norisē. Tiešais eksāmenā arī eksāmena vadītājs ir tas, kurš izgūst no valsts pārinformācijas sistēmas darbu uzsākšanas paroli, kur arī pēc tam ievada šo paroli skolēnu datoros. Kas ir nākamais, ir obligātais, ir skolēni jāinformē, lai eksāmena sākumā tiktu pārbaudīti visi eksāmena materiāli, pārbaudītu komplektāciju, vai tiešām ir izdotas visas darba lapas vai visi uzdevumi. Un ja mums ir uzdevums no 30 uzdevumi, tad skolēnām tajā brīdī, ja paredzēt 30 uzdevumu izdot, arī tos 30 uzdevumus izdotam. Ja? Pagājušajā mācību gadā mums bija pārsteigums, ka skolēniem vienlaicīgi netika izsniegta viena darba lapa. Bija 30 uzdevumi, attiecīgi, ja tika izsniegts 1., 5. un 15., 30. uzdevums. Vidēji uzdevumi netika izsniegti. Ja, līdz ar to tiek traucēta mācību process, skolēni nevar izpildīt uzdevumus, ja, un mums bija jārisina problēmas, kā šie skolēni var nokārtot eksāmenu. Tā kā var gadīties, kad kāda darba lapa nav noprintēta, izprintēta pareizi, ja, kurā gadījumā pirmais uzdevums ir tomēr pārbaudīt šo te darba lapu komplektāciju un arī skolēniem būt atbildīgiem par, ka viņi ir saņēmuši visus šos materiālus. Pēc tam visi šie materiāli, tā kā norādīts norisēs, ir jāsavāc no skolēniem, un tās lapas, kas ir jāsūta uz Valsts izglītības aģentūru, tās arī jānosūta, un viņas ir jāsakārto kodu secībā. Un kodu secībā nozīmē, ka mēs sākam ar mazāko kodu, ja, un kaudzītes apakšā ir lielākais kods. Ja, mums skolas bieži vien atsūta arī otrādi. Tas arī mums traucē šo procesu, ja, bet, lai mēs visi zinām, mēs attiecīgi sakārtam šādā te secībā. Augšpusē mazākais, apakšpusē lielākais kods. Eksāmena vadītājs, eksāmena novērotājs netraucē skolēniem pildīt darbus. Pastāvīgi pildīt darbus. Ja viņš neievēro kādu noteikumu, tad jā, tad mēs aizliedzam tālāk piedalīties eksāmenā, bet svarīgākais ir tomēr paši netraucējami. Ja? Biežākās sūdzības ir skolotāju sarunāšanās savā starpā, skolotāji izmanto telefonu un sarunājas ar kādu citu, ja? Vai arī ir tādi gadījumi, ka skolotājs nemitīgi staigā pa klases telpu. Ja, un ja vēl rada papildus troksni, kas ir papiežu troksnis. Ja. Tā kā arī šādas sūdzības mēs saņemam katru gadu no izglītības iestādēm, no skolēniem, viņu vecākiem. Un, protams, skolēni eksāmena laikā izmanto datoru, kur tas ir nepieciešams, tiešais eksāmenos, neko vairāk. Izmanto kalkulātoru, kuros tas ir atļauts un kā tas ir atļauts. Telefoni netiek izmantoti. Viņi arī ir izslēgti, ja viņi ir atstāti eksāmena tāpas priekšpusē vai kādā noteiktajā vietā. Un skolēniem nav austiņas. Arī mums ir katru gadu skolēni, kur eksāmena laikā atļaujas izmantot austiņas. Ja? Nav nekādu austiņu. Ja tas ir vajadzīgs veselības nolūkos, tad ir veselības austiņas. Izmantot to, kur izmantot veselības nolūkos. Intervētāja pienākums. Intervētāja pienākums tā tad ir iepazīties ar eksāmena norisi, iepazīties ar audio ierakstu programmatūru, izmēģināt to pirms eksāmena un arī ar vērtēšanas kritērijiem. Jo bieži vien arī no vērtēšanas kritēriju pārzināšanas arī intervētājs var labāk novadīt šo te procesu. Saņemt visus materiālus, kas ir nepieciešami, un attiecīgi arī jums ir uzdevums pārbaudīt skolēnu personu apliecinošanas dokumentus. Un katru skolēnu iepazīstināt ar norisi, kā viņš piedalīsies eksāmena otrā daļas norisē.
ievērot kārtību, veikt eksāmenu procesa vadīšanu, kā arī sniegt atbildes, ja tas ir nepieciešams skolēniem. Un, protams, ir jāveic arī audio ieraksts. Mutvā daļā skolēni atbild kodu secībām. Un ņemot vērā, ka bieži gadās tā, ka, teiksim, A klases skolēns runā pie vienas skolotājas, B klases skolēns runā pie otras skolotājas, ja? Tāda kārtība var būt, bet, jebkurā gadījumā, arī tad ir jāievēro kodu secība. Tātad telpā visi skolēni atbild kodu secībām. Ja ir atbalsta pasākums mutvāru daļā, pagarināts laiks vai vēl kāds cits pasākums, ja, tad šie skolēni mutvāru daļā piedalās, vēlams, ka viņi piedalās kā pēdējie skolēni, ja, šajā telpā. Noteikti nekādā gadījumā viņš neatbild vidū sarakstā, ja, jo būs jau kaut kas, ja, jo tas būs arī cits uzmanību jāpievērš, un mēs neieteiktu arī šiem skolēniem, kuriem atbilst pasākums, ka viņš ir pirmais. Un arī paskatāmies tomēr līdzi, kāpēc skolēniem ir vajadzīgs atbalsta pasākums, ja. Un arī mums ir gadījums, kad ir zvana vecāki, ka skolēns ir ar atbalsta pasākumiem, viņš ir jau bijis pagarināts laiks jau rakstu daļā un ielikts uzreiz arī pēc tam piedalīties mutvāru daļā. Nu, esam skolas, varam padomāt dažādus laikus, kad eksāmena noris var notikt šiem skolēniem ar atbalsta pasākumiem. Novērotāji. Novērotāju pienākums ir ierasties līdz ar eksāmena sākumu. Tas sākas no tā brīža, kad skolēni iet eksāmena telpā, kas ir tiešais eksāmenos, vai tas ir tas brīdis, kad skolas vadītājs dalā eksāmena materiālus, tad jūs ierodaties jau pirms eksāmena un esat visa eksāmena noris laikā kopā ar darba vadītāju un ar skolēniem. Jūsu uzdevums ir pārbaudīt kā izglītības iestāde, kurā jūs jūtaties, ievēro visus noteikumus, kas saistās ar pārbaudas darbu norisi. Jūs arī drīkstat pārbaudīt skolēnu apliecinošos dokumentus. Un nepieciešams gadījumā jūs varat aizrādīt eksāmenu vadītājam, ja ir kāds pārkāpums, ja, un, protams, arī rakstīt mums ziņojumu par šo te notiku pārkāpumu. Eksāmena vadītājs, novērotājs, tātad faktiski ar skolēniem nesazinās, nepalīdz, var palīdzēt varbūt darba lapu izdalīšanai, ja tas ir tā nepieciešams, ja, bet jebkurā gadījumā novērotājs netraucē eksāmena norisi. Visi, kas iesaistīti eksāmenā, ir atbildīgi par to, lai netiktu izpausts eksāmena saturs skolēniem pirms laika, jebkuram tiktu ievērot 398 noteikumi, kas ir saistīti ar centrālo eksāmenu norisi, tiek ievērot norisi darbību laiki, visas darbības, kas ir vajadzīgas, ir. Un šajā gadījumā gribētu vēlreiz uzsvērt, ja mēs kā eksāmenu vadītāji, iestāžu vadītāji esam atbildīgi, lai būtu, teikšu tā, varbūt perfekta, bet lai būtu precīza skolēnu eksāmenu vadītāju reģistrācija. Ja. Par visu materiālu nodošanu, kas kam jānodod, iestādes vadītājs darba vadītāji nodod skolēniem, skolēnu darba vadītājs nodod iestādes vadītājiem. Un, protams, par visu materiālu nogādāšanu uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, saulēcīgu nogādāšanu. Tad, kad jūs sūtat šos materiālus uz aģentūru, lūgums tiešām pārbaudiet, vai tajos materiālos, kas paliek jums skolā, nav arī palicis kāds materiāls, kurš būtu jāsūta uz aģentūru. Skolēni un arī skolotāji šobrīd vēl var noteikti pirms eksāmeniem apskatīties mūsu semināru ierakstus, kas bija par pārbaudas darbu norisēm, par saturu tā skaitā, un arī tur ir prezentācijas. Ja, tātad mūsu tīmekļa vietnē to var atrast. Gandrīz par visiem pārbaudījumiem bija šis seminārs, tā kā droši vēl to var izmantot, lai ieteikt arī skolēniem pirms eksāmeniem paskatīties. Šajā gadījumā es vairāk neatkārtošos, faktiski ir pēdējos slaidos ir apkopota visa informācija, kas ir pirms eksāmena norises jāievēro. Liekas eksāmena laika, kas ir jāievēro. Ja? Šī ir informācija, kas ir pārpludināta no tās vēstules,
kuru jūs saņēmāt pirms monitoringa darbiem, katra izglītības iestāde tika nosūtīta. Ja, ja nu gadījumā šī vēstule nav saņemta, jo mēs viņu sūtām uz tām adresēm, kas ir norādītas valsts izglītības informācijas sistēmā, bieži vien ir adresātu maiņa notikusi, ja, bet mēs vairāk cenšamies sūtīt tomēr uz oficiālajām skolu izglītības pārvalžu adresēm. Tātad šeit viss informācija vēlreiz pārlasīsiet, pārbaudīsiet, jā, un arī plus mīnus esmu to visu izstāstījis, kas vēl būs svarīgi skolāniem pateikt, tomēr rakstīt salasāmi, rakstīt tikai atbilžu lapās, kur tas ir vajadzīgs, nepieciešams, rakstīt ar tumšu krāsas, pildspalvu, jo arī melna var būt gaiša, un skenējot tas nebūs iespējams, jā. Tas būtu tas svarīgākais, kas būtu skolēniem jāpasaka. Par tiešsaistes jau arī vairāk kārt esmu runājis, ja, kas ir svarīgi zināt, tātad darba vadītājs noteikti un šo te kodu, autentikācijas kodu uzsākšanas paroļu izgūšanu. Ja, tātad tas arī viss iespējams ir atrodams, un ja kaut kādas problēmas ir noteikti sazināmies ar lietotāju atbalsta dienestu. Par protokolu aizpildīšanu īpaši, kas attiecās uz mutvārdu daļu vērtētājiem, un mutvārdas vērtētāji noteikti ir arī iepazinušies ar eksāmena vietēšanas kritērijiem pirms eksāmena, un šobrīd jau notiek arī jau ienākusi informācija, ka pašvaldībās notiek šie semināri par vērtēšanu, un esmu saņēmuši informāciju, ja kāds skolēns nav piedalījies kādā eksāmena daļā, tad viņa eksāmenu anulē. Nē. Ja gribu šodien pateikt, ja visi skolēni, kuri kaut vienā daļā ir piedalījušies, iegūst kaut kādu rezultātu. Ja tas ir pietiekams, ir tie 10 vai 20%, viņš certifikātu iegūst. Ja. Līdz ar to, ja ir piedalījies vismaz vienā daļā, ir jau cerības, ka vismaz kaut kādu rezultātu iegūs. Diemžēl joprojām mēs saņemam diezgan nekvalitīvus ierakstus mutvārdu daļu atbildēm. Kolēģi, aicinot arī savus kolēģus, kas veic šos ierakstus, patrenējamies, pārbaudām, kā veids šo ierakstu. Tas iespējams arī šajā te programmatūras ir publicēta, ja? Tad pārbaudām vēlreiz. Bieži vien ir tā, ka skolotājs ļoti kvalitīvi veids pārbaudas ierakstu, bet tālāk ieraksts nenotiek. Atgādina arī to, ka ieraksts nedrīkst apstādināt, ieraksts skan visu laiku. Ja, un attiecīgi ir vērtētāji dzied arī visu to, ko ieraksta laikā dara eksāmena vadītājs, novērotājs, intervētājs. Ja, arī viņu šīs te sarunas tiek ierakstītas. Tā kā pārbaudām vēlreiz, ko darām mutvārdas laikā, brīdinam arī mutvārdas vērtētājs, intervētājs, ja, par viņu pienākumiem, kas ir jādara eksāmena laikā. Par aktiem. Tātad līdz ar eksāmena darbiem jūs uz aģentūru nosūtat arī aktu par nepiedalīšanos kādā no eksāmena daļām. Ja skolēns nav ieradies visās daļās, jūs jau to zināt, ka viņš nebūs ieradies, ja, tad akts par viņu nav jāsastāda. Ja skolēns nav ieradies uz pirmo daļu, attiecīgi, tad jums būtu jāpāriet, tad viņš nebūs uz nākamo daļu, ja? Tad aktu jūs varat izveidot, bet ja skolēns ir atnācis uz pirmo daļu un nav ieradies uz otro daļu, tad noteikti tādā gadījumā tikai jāpievieno akts klāt. Ja? Un par pārbaudas, ko iestādes vadītājs noteikti vēlreiz atgādinu, ja papildu termiņam mēs reģistrējam skolēnus tikai pēc eksāmena norises, kad mums ir visa reģistrācija izdarīta. Un apvienoto eksāmenu gadījumā papildu termiņam piesaka skola, no kuras skolēns ir. Ja? Tā tad nevis organizētāja skola, bet tomēr labāk to izdara tā skola, no kuras skolēns ir, jo arī šīs skolas pirmā saņem informāciju, ka tiešām šis skolēns ir jāpasaka papildu termiņam. Un papildu termiņus tiešām izdarām saulēcīgi nākamajā dienā, jo attiecīgi arī mūsu aģentūrai ir saulēcīgi jāskato materiāli. Pēc tam pateiks, ka 9. klases eksāmena papildu termiņi notiks tāpat kā pamattermiņi. Vienīgais mēs aicinātu jau skolas pašvaldības saulēcīgi padomāt, kā organizēt apvienotos eksāmenus. Diez vai, ja pašvaldībā ir
10 skolas, un katrā skolā viens skolēns ir pieteicis papildu termiņam, ja, kad būtu mums vajadzīgi 10 komisijas. Ja. Tātad mēģinām arī šos te skolēnus apvienot vienā komisijā un vienā norisē. Un pie reizes arī gribu pateikt, ka papildu termiņu darbus mēs nosūtīsim jums arī papīra formātā 9. klasē. Un, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai šī te reģistrācija notiktu saulaicīgi un uzreiz, tātad tajā pašā dienā vai vēlākais nākamajā dienā. Par nogādāšanu. Paldies visām vidusskolām, kuras monitoringa darbus mums nosūtīja jau izmantojot Latvijas pasta pakumātus. Jūs sūtījumā visi saņemat šīs te atgriešanas veidlapas, un atgriešanas veidlapas saņemsiet arī pirmdien kopā ar šiem eksāmeniem, kas tiek nosūtīts pirmdien, taču vēlāk atgriešanas veidlapas varēsiet saņemt no mums iestādē atbildīgais, vai tas iestādes vadītājs vai kāds cits persona, tātad attiecīgi uz e-pastu c-pasta veidlapa @via.gov.lv jūs ir jānosūta ziņa, vēstules tematā jāieraksta ir divi burti C un E, centrālais eksāmens un skolas kods bez atstarpēm. Tātad tie, kur vēl nezina, kas ir skolas kods ir tas pats, kas skolēna kods, tikai bez pēdējiem 4 cipariem. Ja, tad 8 cipari jums jāievada CE lielajiem burtiem un 8 cipari skolas kods. Vēstules tekstā ir jāmin tikai, nav nekādas labdien, paldies, nav jāraksta, pietiek, jūs ierakstīsiet vēstules tekstā centrālā eksāmena nosaukumu un skolas nosaukumu, kura šo paku nosūtīs uz aģentūru. Jūs vēlākais pusstundas laikā saņemsiet atbildes ziņu, un atbildes ziņā būs šī te atgriešanas veida, kurai jāizprintē un jāpievieno pakai. Un vēlreiz atgādinu, tātad šīs te pakas mēs sūtām uz aģentūru izmantot Latvijas pasta paku automātus. Rīgas skolas tātad darbus piegādā uz Vaļņu ielu 2 vai uz Smilšu ielu 20 kara muzeju. Šajā prezentācijā esmu pievienojis atkal tos pašus laikus, kas jums ir nosūtīts vēstulēs. Ja? Tā kā ievērojiet lūdzu šos laikus. Ja? Mums ļoti nepatīkam saņemt no kolēģiem aizrādījumus, ja, ka skolotājs, ja mums ir bijis 12. jāatnes darbi, no 12 mēs sākam pieņemt darbus, ja, te jau 10. ir klāt un jau kulētos darbus nodod, ja, nekā mēs jūs neesam informējuši, ja, tad lūdzu šos laikus ievēram diezgan precīzi. Darbu pieņemšanu. Jau pagājušajā mācību gadā mēs jūs brīdinājām, ja, ka lūdzu izmantojam parastās papīra standarta aploksnes. Ja. Pēc iespējas mazāk izmantojiet polsterētās aploksnes. Pirmkārt, izglītības iestādē tās ir dārgas, un tālāk arī aģentūrai mums ir problēmas ar šo aploksņu iznīcināšanu, ja, jo viņš nav šķirotais atkritums, ja, jo to nevar tā, jo papīrs atvieš un plasmas atvieš mums jāšķiro. Ja. Tā kā arī tas ir pie solis un arī dārgs process mums visiem kopā. Jā, šī aploksnes izmantotas ir iegādātas, viņas izmantot jūs drīkstat, bet mēs neiesakām šīs aploksnes izmantot. Un vēl jau vairāk, ja tā ir sūtījums, tad jūs šādu aploksni ieliekat, ka tā ir skolas viena paka, ja? Bet noteikti ne, ka šajās aploksnē tiks salikti darbi eksāmena telpās. Tas gan būtu ļoti izšķiedīgi no visu pusēm. Reģistra lapu obligāti nav jāvieto nekāda aploksne. Reģistra lapu jūs droši varat pielikt klāt virs pāriem aploksnēm vai starp aploksnēm ielikt, kas jums būs pakā ieliktas. Ja? Un noteikti uz aploksnēm virsū ir eksāmena nosaukums, skolēnu kodi, kuru darbu ielikt aploksnē, un ja ir vairākas aploksnes no vienas skolas, no vienas daļas, tad šīs aploksnes vajadzēs sanumurēt atbilstoši kodu secībā. Un, ja sūtām izmantojot pakomātu, tad attiecīgi visas aploksnes saliekam vienā iepakojumā. Un uz pakomātu nesam arī tikai vienu paku. Lielāka vai mazāka, ja? Nu, manuprāt, nav neviena skola tik liela, lai nevarētu ielikt vienu paku vienā
paku automāta tātad nodalījumā. Ja. Atgriešanās veidlapas pazīme, tātad īpaši pamatskolas skolotājiem informācija, ja šādu veidlapu jūs saņemsiet jau 9. klases eksāmeniem, ja no mums. Un uz katru skolu ir nosūtīts šobrīd tik eksemplāri, cik ir eksāmenu skolā. Šīs veidlapas nedrīkst pavairot. Viņas ir unikālas, vienīgās. Katram jums ir. Ja? Līdz ar to, ja ir kaut kādas problēmas un jūs pazaudējat nejauši veidlapu, ja kaut kā sapliešat kaut kādā nejaušā veidā vai uzlīmēt otrādi uz pakas, ja, tad jebkurā gadījumā izmanto šo te ēpastu ja, par veidlapu saņemšanu. Bet noteikti viņus nepavērojam, ja, jo tādā gadījumā kāds kaut ko neatsūtīs. Un, ja vienā dienā jums notiek, teiksim, vairāk eksāmeni, teiksim, beidzās latviešu valodas vai matemātikas eksāmenis un beidzās svešvalodas, pieņemsim, mutvārdu daļu, ja, tad droši vien likt vienā pakā un, attiecīgi, arī ir virsū uz aplūses, uz pakas uzrakstiet eksāmenu nosaukumus. Pakautomāta adreses ir pieejamas Latvijas pasta mājaslapā. Tie ir ieliku ar adresi, varat pastīties. Ja? Darbi ir jāieliek tajā pašā dienā, kad notiek eksāmeni. Ja? Tātad, kādreiz mums bija jārēķinās ar pastu nodeļu darba laiku. Ja? Šobrīd, tātad dienas beigās, kad eksāmenis ir pabeigts, ja? Tad arī šo te materiālu paku nogādēt pakomātos. Mutvārdu, runāšanas biļeti, runāšanas protokolus, visus, ja tas notiek 4 dienas, kā Latvijas 9. klasē, tad arī jūs to varat apkopot vienā pakā, pašās beigās, un ar kā vienu paku nosūtīt uz centru, uz aģentūru. Un, ja ir kādas problēmas ar paku automātu, jā, tad ir gan uz šīs veidlapas, gan uz pakomātiem, ir telefona numurs Latvijas pastam, kurā zvanīt. Ja ir kādas citas problēmas ar šo darbu nogādāšanu, tad zvanīt lietotāju atbalsta dienestam. No 1. janvāra mēs esam Valsts izglītības attīstības aģentūra, un aģentūras visa informācija šobrīd pieejama izmantojot aģentūras tīmekļa vietni. Šeit parāda mūsu sākuma lapu, ja, un attiecīgi dodaties uz valsts pārbaudas darbiem, tālāk jūs nonākat apakaļ pie visas informācijas, kas saistās ar valsts pārbaudas darbiem, ar aktuālu informāciju, pārbaudas darbiem, uzdevumiem iepriekšējo gadu, un, kas mums šobrīd svarīgākais, tomēr ir norises darbību laiki. Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļa vietne, tā ir vakardienas informācija attiecīgi, kas šeit ir parādīta. Ja, tātad ir pamatās mums šobrīd attiecās šīs te vienas sadaļa iestādes administrācijai. Un, attiecīgi, tur ir apakšā visi padomi, kāda viena ir jau šobrīd mums izveidota, ja, tā kā droši izmantot arī šo te instrukcijas, ja ir kādi jautājumi ar darbībām, ar darbībām valsts pārvaldes informācijas sistēmā. Par vērtēšanu. Tātad valsts pārbaudas vērtēšanu mēs esam uzsākuši, mēs esam noslēguši skolotājiem līgumus, joprojām arī slēdzam. Ne visi ir saņēmuši atpakaļ līgumus, vēl no visiem arī mēs neesam saņēmuši līgumus, ja tad arī aicinām to arī izdarīt un paskatīt arī savus skolotājus, ja kāds to nav vēl izdarījis. Ja. Šobrīd mēs apkopojam un skatīsimies, ja varētu būt, ka vēl būs problēmas ar angļu valodas eksāmenu vērtētājiem, bet tad, attiecīgi, ja ir kāds vēlēšanās, vēl kāds grib pieteikties vērtēšanā, tad sazināsim mūsu angļu valodas speciālistu. Un šajā tabuliņā ir standartizācijas datums. Vērtētāji, visi vērtētāji saņems vēstulītes, kur mums ir piedalīsies vērtēšanā, un šajās vēstulītēs būs norādīts arī standartizācijas sapulces laiks. Ja, šobrīd no mūsu puses ir lūgums vērtētājus, kuri piedalās cenzūras eksāmenu vērtēšanā, šajās dienās, kad ir standartizācijas sapulce, atbrīvoties no skolas pasākumiem, lai viņi var kvalitīvi piedalīties šajās sanāksmēs un kopīgi ar kolēģiem vienoties par vērtēšanas kritērijiem un par pieņemamām atbildēm. Cenzēto eksāmenu certifikāti no 25. jūnija, par pamatizglītību, par vidusizglītību no 3. jūlija.
Izziņas, ja tas nepieciešams ir kādai skolēnam, kurš startē uz ārvalstu augstskolām, tad izziņas arī var kā maksas pakalpojumu izmantot un pieteikt mums pēc, protams, pēc eksāmena norises, bet izziņas mēs sāksim sagatavot no 26. jūnija. Ja. Šajā mācību gadā nav paredzēti pirmstermiņa certifikāti, kas būtu ātrāk par 3. jūliju. Atsevišķa informācija par nenokārtošiem netiks izsūtīta, bet skolas saņems informāciju par eksāmena rezultātiem. Ja? Bet tad es lūgšu par to pastāstīt kolēģi. No manas puses šobrīd tas arī būtu viss. Tagad došu vārdu Ilmāram. Tā, labdien! Ja? Un pēc tam attiecīgi mēs tad atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Tā, labi, es laikam tiku pie ekrāna dalīšanās, un es centīšos aši iziet cauri, jo nav nekas diži daudz man ko pastāstīt. Tad, jā, par 3 lietām - dalības atzīmēšanas izmaiņas, atbalsta pasākumi, vēlreiz akcenti un rezultāti, kādas ir izmaiņas plānotas. Tad par dalības atzīmēšanu bija arī vairāk jautājumi čatā. Uz dažiem jau ir atbildēts, bet tad pamata scenārijs un pamata doma dalības atzīmēšanu veids norises vadītājs tajā laikā, kad eksāmena norises attiecīgā daļa notiek. Mutvārdu daļā dalību atzīmē pats vērtētājs pirms vērtēšanas uzsākšanas. Viņam būs papildus lauks šogad, ka viņš atzīmēs, jā, tik tiešām šis kārtotāja kods tagad ir pie manis, un tikai tad viņam vajadzēs un varēs ievadīt punktus. Iestādes virslietotājs, respektīvi persona, kura darbojās VPS, pārbauda dalības atzīmes, veids precizējumus, ja ir nepieciešams. Tas arī sevi ietver to, ka ja norises vadītājs nav ievadījis dalību, bet ir tikai atzīmējis uz lapas, tad jā, tas VPS virslietotājs var pats veikt šo dalības atzīmējumu. Un tad izdrukā dalības atzīmēšanas protokolu, kuru jau Kaspars parādīja, un es arī parādīšu nākamajā slaidā. Tātad norises vadītājs sadaļa kontrole, aktīvās norises pie attiecīgā pārbaudījuma un attiecīgās daļas atzīmē tajā konkrētajā daļā, vai kārtotājs piedalījās vai nepiedalījās. Nekas cits viņam nav jāizdara. Šogad papildus nāk lielā poga, ar kuru var veikt atzīmi jā vai atzīmi nē pilnīgi visiem. Respektīvi, kāds tad ir tas scenārijs, kā norises vadītājs to dara, tas ir atkarīgs no tā, ir viņa paša izvēle, vai no atzīmē tos 2 skolēnus, kuri nav ieradušies uz daļu, iespiežot viņiem nē un visiem pārējiem jā, vai arī visiem uzliek atzīmi jā un tad tiem 2 liek nē, vai arī klikšķina kā līdz šim pa vienam jā, jā, jā un kam tad tur nē. Un vēl norises vadītājs redzēs atbalsta pasākumus, kādi ir atzīmēti, jo tad telpā var izmantot tikai tos un tādus atbalsta pasākumus, kādi ir atzīmēti sistēmā. Tad arī IKVD novērotājs ieradīsies pie jums iestādē, tad tikai tas, kas būs atzīmēts sistēmā, ir tas, ko tad skolēns drīkst papildus izmantot. Tāpat arī norises vadītājs redzēs personālu, kurš drīkst atrasties. Tātad, attiecīgi, jābūt ir visiem reģistrētiem, vienīgie nereģistrētie ir iestādes vadītājs un IKVD un centra un aģentūras novērotāji. Visiem citiem ir jābūt piefiksētiem. Iestādes virslietotājs pārbauda, tad attiecīgi organizēšana pārbaudījuma norises attiecīgais pārbaudījums, sadaļā kārtotāji. Ja nav veiktas atzīmes, tad veic šīs atzīmes vai labo atzīmes, ja nepieciešams. Un tad, kad visas dalības ir atzīmētas, tieši pogu dalības protokols apstiprināšanai un tiks ģenerēts PDF dokuments, kurā nekas nav jālabo, bet ir jāpārliecinās, ka ikvienam dalībniekam ir rakstīts vai nu jā vai nē pie daļām. Šeit
būtiska nianse. Dalības atzīmēšana tieši saistē pildāmām daļām, tā skaitā eksāmeniem, kur abas daļas, nu visas daļas ir tieši saistē pildāmas, kā jau Kaspars teica, dalības atzīme nav jāveic. Tur jums parādīsies NA, un tas ir pareizi. Tātad šeit iepriekšējā būs jā, nē, bet ja būs pirmā ir tiešsaistes daļa, piemēram, 14. maijs ķīmijas augstākā līmeņa eksāmenis, pirmā daļa visiem kārtotājiem būs NA. Tas ir labi, tas ir pareizi, tur nekas jums nav jāmaina. Rezultāts, tai skaitā dalības atzīme parādīsies tikai tad, kad tiks uzsākta vērtēšana un tiks ielasīta rezultāti no pārbaudījuma izpildes vides. Tātad tiešsaistes pildām daļām nav jāveic. Nu, vēl arī būs tas, ka jums būs liekta iespēja to darīt. Nu, tā kā, bet, ja nu kādam ir iespēja, nespiediet neko tur. Un tad NA drīkst būt tikai tiešsaistē pildām daļām, visām citām ir jā vai nē. Atbalsta pasākumi. Šos var norādīt tikai, kad ir reģistrēts kārtotājs eksāmenam. Tātad ir sadaļā reģistrētie, nevis pieteiktie. Šobrīd jau visiem vajadzētu tur būt. Un jāatver attiecīgais pārbaudījums un jāpārliecinās, vai tad tur ir būtiskākais, ko es šobrīd gribu uzsvērt, ir laika pagarinājums 30 un 50%. It īpaši tiešsaistē pildāmām daļām un eksāmeniem. Ja šis ķeksis tur nebūs, tad kārtotājam būs oriģinālais laiks, jo laiku nosaka sistēma. Tad uz vietas jūs varēsiet viņam atļaut sēdēt un skatīties tukšā ekrānā, bet ekrānā pagarināts laiks būs tikai tad, ja šeit būs ielikts attiecīgais ķeksis. Saistībā ar atbalsta pasākumiem, tad jau lielākā daļa visu ir atzīmējusi. Šeit neliela piezīme. Lūgums skatīties iestādēm rūpīgi, ko jūs ievadāt, un pēc būtības skatīties, lai nesanāk, piemēram, šis, ka mums ir nepieciešams atbalsta pasākums kalkulators 2 skolēniem angļu valodas 9. klases eksāmenā, 4 skolēniem latviešu valodas 9. klases eksāmenā, nu, kas tā saudabīgi. Tāpatās arī ukraiņu valodā latviešu valodas eksāmenis. To es vēl saprotu. Tātad es ticu, ka tur ir bērni tiešām no Ukrainas, kuram tas ir ievadīts, bet kāpēc ir kalkulators, tad to lūdzu pārbaudiet. Rezultāti. Tad pirmais, kas jau tika pieminēts, diagnosticēšana darbam 9. klasē, rezultāti ir jāievada līdz 12. maijam, ieskaitot 13. maijā fiziski šāda iespēja vairs nebūs. Tas ir saistīts ar to, ka šī sadaļa, kas ir pie daļām vērtēšana, vairs no 13. maija nebūs pieejama nevienam. Attiecīgi rezultāti ir jāievada līdz 12. maijam. Saistībā ar eksāmenu rezultātiem, tad eksāmenu rezultāti pirmais, tas, kas nemainās, skolēniem būs pieejams eksāmena Gov.lv, tātad portālā, kur notika pieteikšanās un piekļuvas nosacījuma iesniegšana, vai krāsās runājot zaļajā portālā, varēs arī Latvija LV vecāki piekļūt, bet nu pamata ceļš tomēr eksāmena Gov.lv. Izglītības iestādēm, apzinot to, ka ir 3. gads un vajadzētu iet tā kā jau lietotāju ērtības virzienā vairāk, tad būs pārskats, kurā, tad, kad eksāmena rezultāti būs publicēti, respektīvi 25. jūnijas 9. klašu rezultāti, visi būs pieejami vienā Excelī, kur būs gan kārtotāju vārdi, uzvārdi, personas kodi, certifikāta numuri un rezultāti pa daļām un kopā.
Ja certifikāts nebūs izsniegts, tad būs tikai rezultāts tur iekšā. Respektīvi, tad, no tā tad būs tā vieta, kur jūs varēsiet tiešām redzēt, vai tad ir vai nav izsniegts certifikāts, nevis to lielo darbu, kas jādara, lai caurskatītu visus, lai atrastu to, kurš tad nav saņēmis. Jā, šāds pārskats būs izglītības iestādēm pieejams. Un pēdējais, jā, visu, kas jums ir, rakstiet uz atbalsts Latvijā gov.lv un atcerieties, jo vairāk jūs uzrakstīsiet, un ja ir uzreiz bilde, lieciet klāt bildes, visas taisiet ekrāna šāviņus. Ekrāna šāviņos lūgums taisīt visa ekrāna attēlu, nevis kaut kādu mazu gabaliņu no ekrāna, jo pretī būs jautājums, ko tad jūs darījāt, kad jūs to darījāt, kāds bija vēlamais rezultāts un tā tālāk. Jā, jo vairāk uzrakstīsiet, jo lielāka cerības, kā ātrāk tiksim pie labas atbildes. Tā, teicu, ka īsi. Es domāju, Kaspar, ka es biju daudz Paldies, lakoniskāks par Ilmār. tevi. Mēģināšu īsumā atbildēt visiem komentāriem, kas ir bijusi mūsu tērzatovā sarakstīts. Tad galvenā problēma mums ir, kā darbus nogādāt uz aģentūru. Nav tik lielas aploksnes. Ja? Tas ir vairākās vēstulēs rakstīts. Tad būtībā vai nu tā ir kaste, ja, vai tā tiešām ir aploksne, vai tas ir polimēra aploksne, maisiņš ir satīts. Nu, jebkurā veidā, kā mēs esam pieraduši sūtīt, iesaiņot kaut ko, ja, tās iespējas daudz un dažādas. Ļoti atraktīvi jūs iesaistīties, ja, šeit sūtījuma noformēšanā. Ja. Vienīgais moments ir tas, ka, lai tā paka neizjūg, ja, tā kā te bija rakstīts ar skoču saskučot visas aploksnes, ja, tur es neesmu tik droši, ka tas tā izdosies, ja, jo arī mēs redzam, kā strādā dažādi darbinieki, ja. Līdz ar to tad viņi tad iepakojiet viņu nu, tā droši, teikšu tā klāt, ja. Bet nu, formāts, kā tas iespējams ir, ja, ir raksts arī kastes, iespējams ir, nu, ir un tam līdzīgs, ja. Jau, protams, tas viss atkarīgs no tā, cik liela ir skola. Vai sūtīt divos sūtījumos, ja, ja jums tiešām ir, kas ir valsts tehnikumi, 300 skolēnu kārtotāji, ja, tad ir ja viena A4 formāta kaste, kad tā normāls iepakojums, ja, ir pa mazu, ja, tad droši vien jāsūta divos pakās, bet tad noteikti pieprasam otru atgriešanas veidlapu. Otru atgriešanas veidlapu darām. Katru paku atsevišķi atsūtīt bez atgriešanas veidlapas, ja. Tad otru, un noteikti arī tad šīs veidlapas visu varat uzrakstīt, ja, ka pirmā paka, otrā paka. Ja, tam mēs saprotam, ka būs divas pakas no šīs skolas. Tas ir viens. Tālāk ir par darba vadītājiem. Darba vadītāji šobrīd veic dubultā skolēnu dalību reģistrāciju. Tātad vispirms viņi to veic šajos paša papīra protokolos. Šogad mēs mācāmies darba vadītāji to darīt arī valsts pārinformācijas sistēmā, jo mēs gribam pāriet, ka būs tikai viens protokols, ja, kas būs sistēmā. Ka mums nav jāveido divi protokoli, nav šie papīra protokoli jāveido. Ja? Un tāpēc lūgums arī jau tagad darba vadītājus radināt pie šī dalības atzīmēšanas. Ja iestādes vadītājs, vieslietotājs to var darīt, ja, bet drīzāk jūs esat kā tieši tāds konsultants, palīgs, kas to izdara pēc eksāmena. Jo eksāmena tāpā vēl neveidojiet, kā saka, vēl savu veidu satikšanos, ja, par skolēnu reģistrāciju, kas varētu traucēt skolēniem eksāmena izpildē. Bet, jebkurā gadījumā mēs aicinām darba vadītājus. Darba vadītājs valsts pārinformācijas sistēmā tiek iekšā dažādiem ceļiem. Un tas norādījums, ka mums ir instrukcijās norakstīts, ka nedrīkst atrasties ne viedtelefons, ne kāda ierīce, ja, bet arī komentārs, ja, kas nav nepieciešams eksāmena norisē. Tātad, ja attiecīgi man ir šī viedierīce līdzi, ja tā man ir tā vienīga iespēja, kā es varu atcerēties valsts pārinformācijas sistēmā, man nav veiklas pāros vēl kaut kas, ja, tad jūs izmantojat. Bet jūs izmantojat šo telefonu tikai šādā gadījumā. Viss
esat tikuši iekšā sistēmā, telefons tiek nolikts tāpat kā skolēniem. Eksāmena laikā jūs telefonu vairāk neizmantojat, jums viņš vairs nav nepieciešams. Dators arī nepieciešams tikai, lai reģistrētu dalību. Dators nepieciešams tikai, lai iegūtu kodus. Vairāk dators nav nepieciešams darba vadītājiem. Ja? Tad valsts pārbaudas darba norises laikos ir tieši rakstīts, ja, ka ierīces, kas nav nepieciešamas eksāmena nodrošināšanai. Kā arī manā prezentācijā redzējāt, jums ir dienu pirms eksāmena jāapskatās norises, vai nav veikts labojums. Iet mūsu mājaslapā, jūs redzēsiet, ka ir precizējums norisei. Atverot norisi, jūs savukārt pievēršat uzmanību tikai tām vietām, kur būs iekrāsot zeltainā krāsā. Tas nozīmē, ka norisei veikts labojums tikai šajā vietā, kas ir zeltainā krāsā. Pārējā norise tiek tāda pati saglabāta kā iepriekš. Vai drīkst sākt mutvārdu daļu vēlāk nekā norādīts? Ja? Jo kurā gadījumā mutvārdu daļu mēs sākam tad, kad ir norādīts, tās telpas, kurās ir atbalsta pasākums bijis, ja tie skolēni tur mutvārdu daļā piedalās vēlāk, tas ir viens. Un otrkārt, ja darba vadītājs un novērotājs šajā telpā noteikti nav tas skolotājs, kuram pēc tam ir jāpiedalās mutvārdu vadīšanā vai vērtēšanā. Ja kāds nokavē mutvārdu daļas sākumu, ja, tad viņš nāk kā pēdējais skolēns, jo mums diezgan svarīgi, lai skolēni runātu kodu secībā. Un tas savukārt ir svarīgi tādā nozīmē, jo bieži vien arī vadītāji, intervētāji, vērtētāji sajauc kodus. Un, lai mēs varētu saprast, kurš skolēns ar kuru kodu runājas, ja, un tad vieglāk mums izsekot tajā brīdī, kad mēs zinām šo te kodu secību.